Ekskavators jau aizbrauc tālēs zilajās, kaut kur tur jau rakņājās pa atkritumiem. Uzreiz pielika pie darba. Eču laiku lieki netērē vispār. Man jau viņš būtu jānofotografē, bet es pat nepaspēju to izdarīt, viņš aizbrauc. Un es esmu gatavs braukt pakaļ savai nākamajai kravai, kas ir arī iemesls, kāpēc es izdomāju filmēt šo video, jo tāda plāna nebija. Bet vakardien es braucu uz šejienu no Houstonas, es atrodos Ņūmeksikā, Roswell pilsētā, atvedu ekskavatoru ļoti smagu un pa ceļam apstiprināja man nākamo kravu. Tad es domāju, ok, būs jāfilmē video, tāpēc, ka nākamā krava iet no El Paso apkārtnes, Teksasā, pāri gandrīz visai Amerikai uz Jersey City, New Jersey. Un tas ir, ja paskatās kartē, tas ir praktiski blakus Manhattanai, un atkarībā no tā, pa kuru ceļu es piebraukšu uz to Jersey City, ir atkarīgs tas, kādi skati tur būs. Es vēl neesmu tā kārtīgi izpētījis, bet iespējams, ka varēs pat redzēt Manhattanu. Tāpēc es domāju, ka jāvelk vien ārā telefons un jāsāk filmēt būs. Jau no šejienes sāku filmēt, vēl jau ir ļoti tāls ceļš, ko braukt. Bet, ar kaut ko tas video ir jāsāk. Tad, lūk, laižam. Izskatās, ka te kaut kādam kalnam arī būs jālien pāri. Vispār man liekas, ka es tur esmu jau braucis. Es esmu pilnīgi noteikti līdis šeit pāri. Bet kur es tur tālāk braucu? Pa augšu te, varbūt, jā, es neatceros, bet es kaut kur te esmu līdis. Varbūt es arī šeit esmu braucis. Es domāju, ka skati būs labi, jo te rietumos jau īstā tuksnešainā apkārtne ir tāda baigi fascinējošā. Tā kā brauksim pafilmēt. Jāuzdod gāzīt, te tāds labs kāpumiņš. Labi, nav tik traki. Tukšā jau vispār. Nekāds bēdas. Skopas mēls pietur savus kompliments. Šķības skatieni apšauba manu kompetenci. Koncentrēts darīt savu maku korpulentu. Worldwide Marko maina flows tā kā kontinents. Degvielā vēl ir it kā bišķi pakāpās, vien brīd bija bišķi zemāk nokritis. Bet vispār es te braucu tādā vietā, kur nebūs nekāda iepildīšanās vieta. Tā arī viena lieta, pa ko viegli ir iebersties šajās te tuksnešainajos apvidos. It kā brauc, neko baigi nedomā, nepaman, ka tev ir maz degvielas un saprot, ka līdz tuvākajai iepildes vietai ir kilometri 150. Tā kā bišķiņ jāsako līdzi ir, bet nē, man te pakāpās, es vēl varu diezgan nobraukt. Labāk tu par mani nemaz nezinātu. Labāk tu par mani tikai mēģinātu. Atšķiros kā grāmata, kā tur pāri 10 tādi. Ar nagu galiem cenšos aiztiekt debeskrāpi, bet vēl ir tālu. Bet vēl ir tālu, vakars vēls, domāju par rītu un es vēlu labu dienas paskrien nemanāmi. Izbeigt dzīvi, kas pēc sajūtām kā lēna nāvi. Nav viegli, ļoti grūti, gribi spirtā nirt, kā būtu, ja būtu, nezinu, zina, kad ir kā ir. Man ir šīs 2 minūtes un mani it kā dzird. Daudzi runā, bet ko viņi vispār zina? Neko, bet viskaļāk runā aksti, ok. Nevarēja būt par advokātu ārstu, no way. Daudz kas cits, kaut kas cits, taustos tumsā daudz sirds, kur ir uguns, kaut kas silts. Būvējam laikā tiltu, strīdamies par to, ka miras laikā. Tiesnās kaut ko iepilināt bākā mazliet. Augstināt šampanietis uzvarētājiem, lai es klausam pāri. Līdz paliek tik uz akmens vārdu. Lieku savus galdā, tā ir pārulēti. Kāpēc spēlēt, ja būsi tikai marioneti? Es daru sevi, visi mani panti pašportreti. Marko. Tas forklists, kas man jāved. Ka viņš ir baigi smags, es jau redzu, es tādu vienreiz vedu jau, vismaz baigi līdzīgu. Ja ne tieši tādu, tad super līdzīgi. Viņš ir tā kā bišķi pēc restaurācijas nokrāsots, viss smuki. It kā, bet platums 10 pēdas un 3 colas šim te rāmim.
dakšas piestiprinātas. No kravas apstiprinājumā teikt 8 pēdas. Tātad vairāk kā par 2 pēdām, jeb 60 centimetriem, kļūdīgi nomērīts. Čakars viņu ir vesti, jo tas masts ir jāgulda. Gandrīz guļus viņš ir. Baigi grūti izsvarot ir. Tur baigais murks viņu ir vesti. Es tādu vienreiz jau vedu. Starp citu no Pensilvānijas vedu uz Laredo, un tagad es no El Paso vedu uz New Jersey. Tā kā pilnīgi tādu pašu. Pilnīgi pretējā virzienā uz apmēram no tās pašas apkārtnes, uz apmēram to pašu apkārtni, nekā es atvedu. Smieklīgi sagadīšanās, bet laikam atcelsim viņu. Izstāstīšu par problēmu ar to portumēru. Var sakot, izskatās, ka mēs viņu atcelsim šito kravu, jo problēma ir tāda, ka bija plāns aizbraukt līdz piekdienai, līdz New Jerseyai, lai var paspēt kaut ko vēl iekraut. Bet, ja ir oversize, tad es nevarēšu līdz piekdienai noteikti aizbraukt ar visiem liegumiem un visu to. Pie tam svars viņai ir baigi liels. Es tikko papētīju kārtīgāk bildes ar to, ar kādu es jau vedu. Man liekas, ka tas bija mazāks, un es jau tur biju overweightā. Labi, it kā jau atļauju dod, bet man aizdomas, ka šī tik smags, ka varētu arī netikt cauri ar atļauju. Viņam te ir plāksnīta, bet pilnīgi izdzisusi. Te kaut kur rakstīts 50,000. Te ir rakstīts 50,000, nezinu, var redzēt. Bet nav paskaidrots, kas tas ir, un te ir rakstīts 36,000. Un tas, kurš te tas galvenais, čalītis, viņš teica 50,000 ir viņam masa, un 36,000 ir viņa celtas spēja mārciņas. Kas tā varbūt varētu arī būt, te ir arī 50,000. Redzat? TMW, bet tas varētu būt Tare maximum weight. Tare, tas varētu būt Tara. Tas, ko viņš var pacelt, varbūt, jeb nē. Nezinu, bet arī 50 štukas, kaut kāds weight. Kas tas varētu būt? Ja viņš ir 50, tad es nezinu, vai mēs viņu vispār varam paņemt. Nē, esmu drošs. Un čakars, viņu uzkrāvi. Viņi nolaiž to mastu lejā, visu to viņi vairs nevar ne pārbīdīt neko. Ja tev pēkšņi tur kaut kā viņš jāpabīd pa piekabi. Pie tam viņš, kad nolaiž to mastu lejā, arī nav baigi vietas, kur viņi bīdīt, ne uz priekšu, ne uz atpakaļ. Tā baigā minēšana ir uzkraut viņu. Es teikšu tā, es neesmu sajūsmā par šo krāvu. Es viņu riktīgi negribu pirkt. Pirkt. Pirkt es arī viņu negribu. Tā kā ietesiens normāls ir. Viss, atcēla to kravu. Labi, ka tā ir, jo man viņa nepatika. Es saprastu, ja viņa būtu jāved kaut kur tepat blakus. Ja tur kaut kas bišķi nesakrīt ar tiem svariem, mēs nereklamēju to, ka jāpārkāp noteikumi. Mēs vienkārši saku, ir atšķirība, vai tā krava jāved kaut kur tepat blakus, vai tā krava ir jāved pāri visai Amerikai, cauri visiem problēmu štatiem, kaut kādai Virģīnijai un es nezinu, vēl visiem murgiem cauri. Labi, ka tā, labi, ka viņa atcēla. Es esmu atbraucis uz skaistu TA truckstopu, brīnišķīgi, te ir ļoti skaisti. Un, atpūtīšos mazliet agri cēlos. Nenormāli smiltis iet pa gaisu, viss tādā miglā. Tas ir smiltis, es domāju. Šausmīgi putekļains. Tuksnesis, ko tu gribi, un šausmīgi vējaina diena. Karoga nes pa gaisu pilnīgi. Tāda te skaistā. Teksas šī jau ir uz robežas. New Mexico un Teksas. Tāda skaista vieta. Šajā brīdī pārtraucu filmēt video, jo brauciens uz Manhatenu atcēlās. Nākošajā dienā turpat netālu iekrāvu kompresoru, aizvedu uz New Mexico
pēc tam atbraucu vēlreiz uz Teksasu, savācu šīs dažas ekskavātoru detaļas, aizvedu uz Hjustonas pusi un turpat piepilsētā iekrāvu šo pašizgāzē, lai tālāk brauktu uz Ilinojas štatu. Dodoties ceļā, pamatīgi sabojājās laikapstākļi, tāpēc izlēmu turpināt video filmēšanu. Nesen iebraucu es Arkanzasas štatā caur pilsētu Texarkana, kas ir no 2 štatu nosaukumiem izgudrots pilsētas nosaukums Teksas un Arkanzas kopā salikts. Un priekšā ir nereāls negaiss, visu laiku zibina zibens, skats iespaidīgs. Vispār tur ir krusas draudi un tornado draudi, un es vispār nezinu, pa kuru ceļu labāk braukt un ko darīt, varbūt kur stāties uz nakti un nogaidīt vai kā, jo taisni tur, kur es braucu, laikapstākļi nav tie labākie, redzat, kā zibina. Te jau ziņošu, kas man šeit sagaida. Vismaz tos kukaiņus nomazgās no priekšējā stikla. Šodien Hjustonā bija plus 32, plus 33 grādi. Tur jau vasara ir. Kukaiņi izlīmējušies jau ir pret logu, un viņus nevar notīrīt ar slotiņām. Nemazgājās nost. Te jau ziņošu, kas tālāk. Šādās dienās, kad laiciņš sabojājas, tad sinoptiķi, kas ir tā kā entuziasti, nezinu, vai viņš ir profesionāls sinoptiķis, bet viņam ir 2,5 miljoni sekotāji YouTube'ā. Uzreiz iet dzīvajā un stāsta par to, kas notiek kādā kauntijā, kādā pilsētelē, kurā štatā, kas notiek, un ja viņiem tur kaut radari, viss tur sajūgts kopā, un ja tur veidojas tās rotācijas, tad viņi uzreiz ziņo, kurā tur pagastā ir jāskrien pagrabā slēpties, teiksim, ja tas tornado sāk veidoties, un tam līdzīgi par krusu stāsta, un par vēl visu kaut ko. Tāpēc ir vērts pasakot līdzi, nekas pārdalīja ekrānu uz pusēm, tad otrā es tur arī var ieslēgt to radaru. Nu, nekas jau tur tāds interesants nav, es tik redzu, ka es līdz pašai tai Little Rock braukšu līdzi tam lietum. Tā izskatās. Bet, nu, nav tik traki, tagad viņš tāds bišķi vājāks, es nezinu, normāli var braukt gadrīz ar pilnu pedāli. Arkansas, this is his view of the storm as it comes up towards him in Highway 278 in that area, just to the east of Hope, Arkansas. So I think that this storm is pretty capable of producing a tornado. From what I can tell here on radar, it looks like it's going to try to here soon. So if you are anywhere near Jason. Sākās, viņš teica, Hope, Arkansas, un ļoti laba varbūtība ir rasties tornado. Paldies! Šodien Amarillo bija jautri, es tā skatos. Vien pēc otras noguldīja smagos. Nākamo tūlīt nometīs. Lūdzu, nostāvēja, ne? Šies aizgāja pa zemi. Nu, gadās, jā, arī kur stāv sāniem visi smagie. Šie džeki mēģina atkabināt piekabi, lai nogāž tikai piekabi un smagu izglābt. Lūdzu, rekus piekabi pa zemi, bet vismaz vilcēju izglāba. Es brīnos, ka nebija aiztaisīts ceļš, ka tik daudz smagos paspēja nogāzt. Crazy tas ir. Ja vēl viens tūlītās ies pa gaisu. Jā, re, kur ir. Es biju Hjustonā, laiciņš bija ļoti pat labs, es teiktu. Amarillo, nu labi, ir labs gabals Amarillo, ļoti tālu no Hjustonas. Nostāvēja, ne? Ar āmsta līgas gan jau viss. Sāka normāli gāzt.
lai noskalo putekļus. Es pa tūkstnešiem esmu izdzīvojies, mašīna riktīgi noputējas. Tas nāk pa labu šāds te gāziens, tāda dabīgā mazgāšana. Tieši priekšā svēršanas stacija. Viņi vaļā visu laiku ir, viņi tikai naktī aiztaisās Arkansasā, pilsētā Hope, tā kā cerība. Vienmēr vaļā tā stacija. Varbūt viņš idejā lietainajā laikā negribēs tur tagad nevienu smago pārbaudīt. Skatīsimies, jo man jau uzkrauts ir pašizgāzējs, spoguļi lien uz āru. Redz, tad dažos štatos nepatīk tie spoguļi. Jūs jau zina, tā Wyoming štats ir kā piemērs, kuri pa mazāko skrūvīti, kas lien ārpus gabarītiem, tur izdomās tev pāraudzināt. Viena jūdzi līdz tai stacijai, pastīsimies, vaļā viņa vai nē. Aplikācijā rāda, ka vaļā. Labi gāž. Stacija ir vaļā. Labi, iebrauksim. Ko te šie man tur teiks? Telefonu rokās neriskēju turēt, braukdams iekšā stacijā, jo, ja viņi to ieraug, tad ir garantēts sots. Telefonu tur rokā. Bet viņi tur, viņi nav noskaņot šajādā laikā, tur kaut ko pārbaudīt, bija zaļā gaisa. Pat uz svariem nebija jābrauc, kā iebrauc, tā izbrauc ārā. Eka kaut kāda avārija, pamēģināšu apbraukt. Daži dara tāpat kā es, tad arī ir paskatījušies kartē, ieraudzījuši, ka tur korķis ir. Esmu atbraucis līdz vietai, ko Google ieteica, kā atgriešanās punktu atpakaļ uz lielā ceļa. Mašīna te ir daudz un viss stāv. Kaut kā sastrēguma daļa izdevās apbraukt, bet, vēl drusciņ jāpastāv. Labrīt. Viss logi notašķīt ir, pat priekšējais, diez kādā veidā. Dubļains viss. Mēģinās palikt te tādā laukumiņā. Es šo laukumiņu piesaivoju sev. Tāpēc, ka es te vienreiz jau biju, es te krāvos vienreiz. Un trakstopatiem maksas kaut kādi pilnīgi stulbi. Maksāt es netaisos. Un kur es paspēju apbraukt Little Rock. Un šī viena no tām reizēm, kad navigācija šī liek braukt pa īsāku ceļu nekā Google Maps. Google Maps piedāvāja braukt te pa 40 līdz Memphisai, un tad te, kas tas 55. uz augšu, līdz St. Louisai, laikam sanāk. Vai arī, St. Louisai. Un tad te es uz Illinois braucu, Dekatur, es uz turien braucu. Šī viena no tām retajām reizēm, kad navigācija piedāvāja braukt pa sīkajiem celiņiem, redzat, Interstate te beidzās, un tad te pa US nozīmes ceļu jābrauc 67. līdz tam pašam 55. Un tad sakrīt maršruts tālāk. Var sakot, neliels tās šorkatiņš pa US nozīmes ceļiem. Un es vakardien braucu, te bija tā Hope cerība, un te bija tas baigais negaiss. Un te viņš teica arī, ka būs visdrīzāk kaut kāda baigie tornado. Bet kamēr es braucu šo te posmu, tur sastrēgums bija vēl viss tas. Viņš visu laiku runāja par šīm te pilsētām. Jonesboro, Walnut Ridge, Pocahontas, un Poplar Bluff viņš pieminēja, un vēl kaut kādu Cache viņš pieminēja, tā kā skaidra nauda. Cache, kaut kur viņa te bija. Precīzi nepateikšu, viņa pavisam maziņa tāda. Viņš visu laiku par viņām runāja, ka ir jāiet uz pagrabu. Velt matraci uz galvas, velospēda ķiveri uz galvas un slēpies pagrabā, slēpies kaut kur mājas iekšpusē, lai pēc iespējas vairākas sienas būtu. Viņš par šīm te pilsētām teica, par kaut kādām konkrētām vietām. Viņš teica, viss tur ir slikti. Šodien jau ir viss nomierinājies. Vismaz šeit nav.
Kur tu man tas radars ir? Parādīšu jums, tur diezgan vēl ir lietus. Te, kur es stāvu, nav lietus. Bet te, ja es būtu braucis tā, kā man Google Maps piedāvā uz šeien, redziet, kādā es būtu negaisā te tagad. Viss te notiek vēl. Viss te vēl notiek, te vēl nekas nav beidzies. Bet, redz, te tas Walnut Ridge un viss tas Pocahontas te izskatās, ka es paspēšu varbūt pat tik garām tam negaisam. Redzēs, kā būs. Redzēs, bet, nakts bija mierīgi, te viss bija baigi klusu. Ļoti komfortabli. Neku tūlīt būšu nostāvējis 10. Bišķi noputējis ekrāns. Uz šī režīma jābūt nemazāk 8 stundām, bet kopumā jāstāv 10 stundas. Tas tā mazliet smieklīgi, tu teorētiski tu nedrīkst tā kā staigāt kaut kur uz veikalu, kaut kur uz tualeti iet zem šī režīma. Jo šajā režīmā tev jāatrodās ir tur kabīnes aizmugurē, gultā jāsēž vai jāguļ. Tas tā smieklīgi, protams, ka ne jau policists to var pārbaudīt, kurā brīdī es atrados ārpus smagā, kurā brīdī es te kaut ko darīju, ja. Bet, tagad es uzlikšu to off-duty, es parasti tā nedaru. Es parasti no tā sleeper uzreiz eju uz on. Tā es to PTI un braucu tālāk. Bet, šoreiz tā. Vēl palika, kur pastieties, kur vēl 10 minūtes palika, ko pastāvēt. Viss sakrauts kaudzē, bet, pēc stūras tādu neapēdīs, viss tur birst pa malām ārā. Zivs, salātiņi, ola, krēmsieris, tā, kaut kas jāuzēd. Viss smagais pa nakti, ir šāds tādu dubļiem palicis, visi logi, viss bija netīrs. Nesaprotu, kādā veidā gaisā tik daudz netīrumi bijis naktī. Ai, labi. Ja tas laukumiņš, kur es paliku, šī tā krava, ko es vedu, muzeja eksponāts, pašizgāzējs tāds. Labi, laižam. Nākošajā dienā, braucot pāri Arkansasai, varēja redzēt vētras radītos bojājumus. Vislielākos bojājumus nepaspēja nofilmēt, tur bija iznīcināta kāda ēka, bet tā, pa kādam kokam nogāstam, pa kādam jumtam noplēstam. Godīgi sakot, citviet bija grūti atšķirt vētras sekas no vienkārši nabadzīgas un nolaistas Arkansasas vides. Pēc tam internetā atradu video no pilsētiņas Diaz, līdz kurai man bija palicis 1 stundas brauciens. Tur ciemojās šis mazulītis. Visbaisākais skats ir, kad tornādo aprises izgaismojas zibens uzplaiksnījumu brīžos. Novērošanas kamerā fiksēts laiks ap 11:30 naktī. Man logbookā redzams, ka 10 stundu pauze bija pagājusi ap 10:30. Sanāk, ja man būtu bijis vairāk laika, es būtu aizbraucis līdz bīstamajai vietai ap 1:30 naktī, 2 stundas pēc tam, kad tur gāja pāri tornādo. Kaut gan visilgāk eksistējošais tornādo, kas ir fiksēts, ir ap 3,5 stundām, parasti gan tās ir dažas minūtes, tāpēc visdrīzāk mēs nekādīgi nebūtu satikušies. Tomēr šo dabas stihiju nedrīkst novērtēt par zemu. Vislielākais vēja ātrums, kāds reģistrēts uz zemes, ir bijis tornādo 1999. gadā Oklahomā, ap 500 km/h vēja ātrums. Kur ir restorāns, bet viņš arī kaut kāda izklaides vieta. Iesim nočekot, kas tur ir. Būšu atbraucis precīzi 7, kā klientam es teicu.
Ir 3 minūtes un rekur ir benzīntanks, kurā man viņi ir jāsatiek. Truckstops. Tur arī krausim nost. Visi logi ir pilnīgi noputējuši un ārā ir tāda brūngana gaisma, tāda interesants tāds filtriņš. Tie, man liekas, ka ir putekļi, kas ir gaisā. Jo tur Teksasā un Ņūmeksikā bija baigā putekļu vētra, tāpēc smiltis pa gaisu gāja. Vai tik tas viss nav atnācis uz šejien? Visticamāk, ka ir. Ko? Bet, būšu vismaz atbraucis veiksmīgi. Smagais jau ir nokrauts un jau aizbrauca. Viss te notika tik ātri. Nebija man līdz filmēšanai tiešām sorry, ka es to lielāko akšanu bieži vien nenofilmēju. Izdedzis viens gabarīts priekšējais, dienas gaita un gabarīts. Viņš ir tā kā 2 vienā. Es tur nečakarēšos. Paraustīju vadu kaut ko, nedeg labi. Tāpat pēc pāris dienām servisā smagais. Tiks atstāts, tas ir viņa pienākums. Atpūtas diena. Šeit ir veļas mazgāšanas istaba. Viena no viņām nestrādā. Par laimi viena strādā, $3 maksā izmazgāt veļu, un izžāvēt maksā arī $3. Manuprāt, nav diezko dārgi. Šai konkrētai var samaksāt gan ar monētām, gan ar karti. Ļoti ērti. Ja tā kā es šoreiz lidošu mājās ar lidmašīnu, tad vēlams ir, teiksim, izmazgāt drēbes, lai ir tīrs, kad es atlidošu atpakaļ nākamreiz strādāt. Parasti jau es mājās cenšos to visu darīt. Šoreiz ir jāizmanto šāda te iespēja. Stāv zem zīmes. Es domāju, būs ok. Kāds vietas tur atbrīvojās un tā, bet tur trokšņēns diezgan rūcina tos smagos. Nezinu, palikšu tepat ierīgāks. Degvielā pa nedēļu iztērēti kaut kādi $1770, bet tas ir tas, ko es redzu. Es zinu, ka firma maksā mazāk, viņi saņem tur kaut kādu cashback, un tas ir diezgan liels apjoms. Tā atlaide ir ļoti būtiska. Tā kā, cik patiesībā firma samaksā par degvielu, es īsti nezinu, bet tur mierīgi varbūt arī pāris simti atlaide. Kamēr drēbes mazgājās, jāuzraksta bija atskaite, kur bija 5 kravas kopā pa pagājušo nedēļu, bet viena tika atcelta. Tur tas smagais forklifts, kurš mums neiepatikās. Tad jānorāda visas iepildes vietas. Jānorāda, vai es esmu ņēmis naudu ārā no degvielas kartes. Neņēmu necik, jo iepildot degvielu var izņemt skaidru naudu pie kases. Un tēriņi bija tikai $14 par svēršanos ar ekskavātoru. Vajadzēja nosvērties, bet tā. Es izbraukāju no Rochester, New York līdz Houstonai, tad no Houstonas līdz Ņūmeksiko, tad atpakaļ uz Teksas atbraucu. Tā krava tika atcelta, tad turpat netālu nākušajā dienā iekrāvos, aizvedu uz Ņūmeksiko kravu. Tad atbraucu vēlreiz uz Teksas, paņēmu kravu un aizvedu uz Houstonu. Kaut kā tā apmēram. Laiks sen pagājis. Ko viņi vēl griežās? Baigi dīvaini. Viņš nestājās. Ir. Apstājās, ok. Palaid dziesmā savu airfryeri, lai uzsildās. Eku sādētavā atradu mensu. Jau ar garšvielām. Frī kartupeļi man arī bija. Es biju piemirsis par to zīvi. Pamēģināšu viņu izcept. Gandrīz vai burtiski sanāca kā tajā jokā, ka ja leduskapī nekā nav, tad ņemam lašu fileju.
šajā gadījumā bišķi cita zivs, bet tiešām tā arī bija, ka es biju domājis, ka man nekā nav. Tīri neko. Nebija man garīgā vispār filmēt visu šito, kā es vedu to kravu. Nekā interesanti tur nebija. Ceļa ziņā nebija interesanti, tāpēc, ka Missouri, Iowa tie tādi, nav baigi aizraujošies štati, sevišķi jau ziemā, viss tāds pelēks. Atvedu šo te buldozeru un jāizved vēl viena krava, es domāju, šodien ir otrdiena. Palielam tā krava visticamāk man aizvedīs uz Čikāgas apkārtni, kur es arī rītdien atstāšu smago servisā. Pats lidošu ceturtdienu no rīta agri uz mājām. Vakar šortiņos un krekliņā staigāja. Šorīt pamodos no tā, ka krus, krīt un vējš, šūpina kabīnu, benzīntanka brokastis, zupa un kaut kāds tur sendvičs ar ribiņām. Kravu nav.
Es domāju, ka tukšā es braukšu šodien uz Čikāgu un atstāšu to smago. Tāds aizdoms, bet nu redzēs, kā diena izgrozīsies. Nezinu, vai jūs varat dzirdēt, kā vējš svilpo, bet vienkārši tā pūš. Bija brīdinājums ieslēgts arī, ka lielajām mašīnām vajag samazināt ātrumu vēja dēļ. Es braucu tukšā uz Čikāgu, tā arī nekas nav ko aizvest līdz Čikāgai pa ceļam. Nonīcis esmu. Braucu tagad uz servisu, atstāšu tur smago un rīt no rīta lidošu mājās beidzot. Yep, tornado watch is currently in effect till 9 p.m. So you're stuck with me for the next 4 hours or so. Tieši tas, kas man bija vajadzīgs, es braucu taisnu uz turien, kur tā zona ir iezīmēta. Viņi vaktē tos tornado un kaut kur tur laikam jau notiek, viņš pie Peorija pilsēta Ilinojā, kaut kādas jau tur briesmas notiek. Taisni, tā kā man jābrauc uz lidmašīnu, redz manā ceļā gadās dabas stihija. Es ceru, ka ceļu neaiztaisīs un es aizbraukšu. Man liekas, viņš teica līdz 9 vakarā. Viņi vaktēs tos tornado. Nu pat, ja pēkšņi viss ir slikti, nu es naktī varu gan jau aizbraukt līdz galam. Es domāju, tas laiciņš nomierināsies, cerams. Aicinu jūs nelielā video tūrē pasaules lielākajā truckstopā. Nu vismaz viņi tā paši sevi sauc. Es nezinu, vai tā ir īstenība. Varētu būt īstenība. Iowa 80 viņš saucās. Man tur bišķiņ jāielej degvielu un maz pārtraukumu var paņemt. Jo pārmaiņas pēc man jāsteidzās nav. Braucis garām es viņam esmu daudz reižu, bet man vienmēr ir bijusi steiga. Nu, ne steiga, bet, vārds sakot, ne līdz tam, lai tur staigātu kaut ko un filmētu. Visbiežāk ir tā. Tāpēc šoreiz es piestāšu, paņemšu pārtraukumu, bet vispār te tā vētra tikai stiprāka kļūst. Un arī nāk paziņojumu uz telefonu, ka sniegs drīz sāksies, tā kā es ceru, ka es nenožēlošu, ja es te tagad aizkavēšos te truckstopā mazliet un beigās aiztaisīs ceļus man deguna priekšā. Cerams, ka tā nebūs. Te ir muzejs. Trucking museum, es tur neesmu bijis. Welcome to Iowa 80 truck stop. Kaut kur gandrīz 1000 mašīnas var nolikt pa nakti. 1000 ne, bet 900 noteikti ir oficiālais skaitlis. Ko viņi saka, ka var. Interesanti, kur te to degvielu var ieliet. Jo man bišķiņ jāiepildās. Lielākais varbūt ir, bet segums ar diezko labs gan nav. Baigā vitrīna ar smagajiem iekšā, un es ieiešu tur iekšā, pafilmēšu. No sākuma jāatrod sūknis. Bieži vien te smagie ir tādi riktīgi stilīgie, klasiskā parauga. Novietot baigi daudz ir. Tā es laikam atradu, kur iepildīties. Nu, kāds skaistuls šis te. Baigais. Latvijas karoga krāsā pareizi. Tas kombainu uzkrāvis džondīriņu. Malacis. Ārā tāds vējš, ka vispār nevar kājās nostāvēt. Šāds te iedzinuši veikalā Freightliner Classic. Tā arī saucās. Izzāģēts bumperā Iowa 80. Nezinu, vai tur domāts ložņāt pa viņiem.
Baigais attēlojums visai Amerikai, tas sākas ar Ņujorku, austrumu piekrastē. Es neesmu droši, kas tā pa pilsētu ir domāt. Droši vien Čikāga. Varētu tā būt. Nu, un tad ir šis te trakstops vidienē, gan arī izvē. Tur, kur San Francisco ir uzzīmēts, ir kur Dienvidu Dakota ar Mount Rushmore. Smuki. Smuki izdomājuši. Nezinu īsti, kas tas pat tiltu ir domāts. Kaut kāda tam doma visam apakšā ir. Un reku tāds kā es ved John Deere traktoru pat Amerikas lielajiem ceļiem. Un te vēl viens smago iedzinuši veikalā. Iegādāties te, protams, var visu ko. Lampiņas un citus aksesuārus un piederumus. Viss, kas var ienākt prātā. Instrumenti pat ir. Tās, laikam, tās watermelon lights. Tā kā arbūzu, tā viņas sauka arbūzu lampiņas. Tam līdzīgi. Lukturi. Zīmītes. Tikai $300 maksā Kenworth zīmīti tāda. Nezinu, kāpēc tik dārgi. Te vēl visādi kloķi mūsu gaļa un kas tik nē. Jā, bet stilīgi. Diez nevar tādu kloķu uzgaldu nopirkt, kas ir tāds stiklains ar iekšā rozīt, tā kā žiguļiem kādreiz lika. Elektroniskie mēri instrumenti. Te var izpūtēs saskrūvēt no detaļām, ko te pārdod. Skursteņus var nopirkt dažāda veida. Katrai gaumei vai ieliektā cauruli vai slīpi nozāģētā cauruli, bet es jums teikšu, man visvairāk patīk tā taisnā. Taisnā man tās visvairāk patīk, es nezinu. Un ne tas maksimālais resnums, kā šitie galvu var iebāzt, pasties, cik viņi resni. Bet man patīk tādas drusciņi tā kā tievākas. Varbūt pat vēl drusciņi tievāka pa šo. Un taisnais gals. Tas ir, un uz veca kaut kāda 359. Peterbilt ar zemo jumtu, bet caurulis divreiz garāks pa kabīni un ar taisno to nozāģēto galu. Tas ir pats labākais, kas var būt. Pēc manām domām. Stiprināšanas piedarumi. Šis ir kaut kāds stilīgi. Ka tu man tādus kādreiz kāds iedosies, pasties, kāds te ir. Pasties, tu var ar šaujam pistoli vilkt binders klāt. Padomā līdz, kam izdomājuši ir. Nu, cik maksā viens bumpers? Cena ir? Cenu neredzu. Katalogs kaut kāds ir te vesels. Te arī te cena laikam nebūs. Ne jau kaut kur štuk 800, man liekas, kaut kur tā viņi maksā. Nebrīnīšos. Nu 1300 šāds te maksā. 1300, tas ir Peterbiltam tādam kaskādijai, tā kā man kaskādijai. 1300 tāds chromētais bumpers. Īstenībā šā man pat
kaut kādā ziņā patīk. Bišķi nepierastā formā tie spieķi ir tādi horizontāli, bet kaut kas man tur patīk mazliet. Tā. Šīs diezgan populāras ir. Šī jau mazliet atgādina to veco Scanias stūri, bet ne līdz galam. Es nezinu, tā ir cena, vai kas tas ir, varbūt. Un ko jūs par šo sākāt? Merch. Heavy hauler, tas jau man, ne? Es jau heavy haulers tikai tā kā svešanas stacijas ir ciet. Visādi apģērbi suvenīri, un te ir otrā stāvā vēl viena milzīga ēdama zāle izskatās. Un vēl visādas lietas, rotaļlietas bērniem, karogi. Te ir vēl viena tā kā restorāniņš, ēdnīca. Šādā te džemperīs iebraukt svešanas stacijā man aizvest uz to asins analīzēm uzreiz, vai es domāju. Un te ir vēl veres mazgāšanas istaba, frizieris, zobārsts, kinoteātris un dušas. Chiropractic. Te var arī uztaisīt to veselības pārbaudi, kas šoferiem reizi 2 gados laikam jātaisa, jā. Gaisā uzkāruši, te ir mašīna. Oldsmobile. Vaigā muca. Tur ir frizētava. Tur ir dušas. Kinoteātris, es nezinu, kur ir. Šeit ir kinoteātris. Nē, bet tiešām kinoteātris. Jā. Var pasūtīt filmu, kādu tu gribi. Ienāc te bufetē $18 un ēt, cik gribi. Paņēmu kaut kādu interesanto zupu. Varbūt būs pikanta, nezinu. Un kaut ko no bufetes katliem paņēmu sev, ko sagribējās. Paciemojušies esam. Nekas jau tur tāds nav tai Trakstapā, vienkārši ļoti liels veikals un lielākā daļa preču, diemžēl, ir vienkārši Ķīnas visādi štrunti, kurus internetā var nopirkt vismaz 2 reiz lētāk, ja ne 3 reiz lētāk un tam līdzīgi, bet kopumā tā ir ļoti zīmīga vieta ar savu vēsturi un
Forši jau te piestāt vienmēr ir. Labs ir. Es lēžu uz to Čikāgu, laiciņš nav ne uzlabojies, ne pasliktinājies. Ejš joprojām ir riktīgi stiprs, bet es skatos, ka pa šoseju smagie nesās. Tā ir laba zīme. Tātad ceļš vēl nav aiztaisīts. Par laimi. Good morning. How are you? I'm good, thank you. Jāielādē kāda filma, kamēr lidošu. 3,5 stundas jālido, lai pakavētu savu laiku. Stilīgi pasties, te ir tā kā aparāts, kurā var nopirkt telefonu, planšeti, Google pulksteni, austiņas, vēl kaut kādus niekus. Cik te maksā? Nu, lētākais 700. Dārgākais 1100. Nē, ir vēl lētāks pa 500. Ar atlaidi. Nav slikti, nav slikti. Jā, to es saprotu. Oi, cik forši te ir, ja salīdzināt to Čikāgu briesmīgo. Vējiņš foršs, saulītes silda. Laipni lūgts mājās man.